Esat sveicināti manā YouTube kanālā, mani sauc Veronika, un šodien mēs adīsim ar jums džemperi ar volānu, kuram nosaukums ir Īris. Un, lai viņu sākt adīt, mums ir nepieciešama dzija. Es izmantošu no veikala Yarns from Italy. Lūk, šādu dāvanu kasti. Arī jūs varēsiet atrast linku apakšā, un arī jūs tagad uz ekrāna redzēsiet viņu mājaslapu, kur var iegādāties viņu dziju. Tur ir dažāda veida sastāvi. Jūs varat izvēlēties konusus dažādās cenu kategorijās, un forši ir tas, ka jūs jau uzreiz dabūnat kasti ar 4 dažādiem pavadieniem, kurus jūs saliekat kopā un varat uzadīt sev džemperi, un pat paliks pāri. Man lūk, ir palicis diezgan daudz pāri pēc uzadītā džemperi, no kuras es plānoju vēl kaut kad vēlāk uzadīt vēl savai mammai. Un, lūk, tātad ir jāsaliek visi 4 pavadieni kopā, ja jūs adat no šīs dzijas, no viņu kastes, ko viņi piedāvā. Protams, jūs varat izmantot arī citu mohair veidīgo dziju. Es iesaku izmantot tieši kaut ko gaisīgu un vieglu, jo tad arī šis adījums būs efektīvāks. Lūk. Saliekam 4 diegus kopā un adam mēs mūsu adījumu. Tātad pieņemsim no mohēras, tad lūk, jūs arī saliekat 2 diegos kopā un adiet. Un lūk, ir mans uzadītais paraudziņš, un lūk, konkrēti šeit ir ar numuru 5 adatām. Jums būs jau doti gatavi skaitļi. Jums ir tikai jāsako līdzās manai instrukcijai, un arī jūs varat lejuplādēt šo aprakstu pilnībā bez maksas manā Ravelry kontā. Tātad, lai dabūtu šo aprakstu, jums vajag būt Ravelry kontam, vai nu pierģistrēties, vai nu, ja jūs tur esat, tad jūs to lejuplādēsiet, nekas sarežģīts nav, tur var ļoti viegli pierģistrēties. Visu atradīsiet apakšā info boksā, info kastītē. Tātad ņemam mūsu pavadienus. Manā gadījumā man ir lūk šie visi 4 pavadieni. Tad ir vajadzīgas adatas. Man ir adats ar maināmiem kabeļiem. Jūs varat ņemt jau, kas ir ar gataviem kabeļiem, pēc katra izvēles. Un es izmantošu adatas numuru 5 un adatas numuru 4. Tātad es izmantoju viņus. Un es izmantoju garo aukliņu 7,5 cm, un vēlāk, kad vajadzēs adīt, piemēram, kakala apdara jeb piedurkans, tad es izmantoju īsās, kas ir kopā 40 cm. Tātad jums, ja jums nav šāda, tad iesaku lietot 80 cm garo un 40 cm garo. Tagad es jums parādīšu mazu piemēru, kā ir jāuzmet pa apli valdziņi, lai varētu uzsākt adīt, jo es personīgi esmu jau uzadījusi šo adījumu, un es biju aizmirsusi nofilmēt pašu sākumu. Tādēļ es jums parādīšu piemēru, pašu piemēru, kā uzmest valdziņus un iesākt adīt adījumu. Es parādīšu jums uz paraudziņu. Tātad uzmetam to valdziņu skaitu, cik jūs redzat uz ekrāna vai manā aprakstā, ko jūs lejuplādējāt. Un vienkārši visparastākajā veidā uzmetam valdziņus. Visparastākajā veidā, kā jūs mākat, tā jūs uzmetat. Tad, kad jūs uzmetāt tik valdziņas, cik ir nepieciešams, ir jāsavieno adījums aplī un savienot adījumu visparastākajā veidā. Vienkārši paņemam no šīs adatas pārceļam un lūk šo valdziņu pārceļam pāri un pievelkam. Un mums ir savienots adījums aplī, un tagad jums ir jāada pa apli valnītis viens labiski, viens krēliski. Tā jūs turpināt adīt viens labiski, viens krēliski tik ilgi, tik daudz, cik ir minēts, vai adat pēc saviem uzskatiem. Un tad, kad jūs pabeidzāt adīt valnīti, jūs paņemat lielāku izmēru adatas un adat gludi labiskajā adījumā pa apli
visu laiku labiski. Tad tagad jūs adat valnīti. Kad uzadījāt valnīti, paņemam lielākas adatas, tad numuru 5 manā gadījumā, un pārējat vienkārši uz labisko adījumu. Tad jūs adat gludi labiskajā adījumā. Noteiktu garumu, cik ir minēts, vai sev vēlamo. Adīju es pa apli, gludi labiskajā adījumā. Lūk, šādi man ir sanācis. Man tie ir pastiepjot apmēram 29–30 centimetri. Un man ar šo garumu pietiks. Jūs varat adīt to garumu, cik jūs gribat. Pieņemsim, standarta izmērs garums ir parasti starp 32–34 centimetriem. Jūs patstāvīgi izvēlaties savu garumu. Un tad, kad tas ir izdarīts, ir jāsadala adījums divās vienādās daļās, jo tagad veiksim atdalīšanu un adīsim tagad priekšpusi. Tātad, manā gadījumā, lūk, man ir S izmērs un sanāk, kad viena puse man ir 80 valdziņi, jo man kopā bija 160 valdziņi un es dalīju ar 2. Un kā sanāk, kad es tagad atdalīšu, es adīšu turp un atpakaļ apmēram 16 cm garumā. Un tad es sākšu veikt pamazām kakla daļas zonai valdziņu samazināšanu, ja, lai man veidojas kakla daļa, kakla zona un lai man paliek valdziņi pleciem. Un šādi tas izskatās. Lūk, es sadalīju 10 valdziņu man būs centrā, tad kreisai daļai lūk valdziņu samazināšana, labai daļai valdziņu samazināšana, tas ir kopā 12 valdziņi man šeit un šeit arī. Un tad man paliek 23 valdziņi plecam un arī 23 valdziņi plecam. Protams, es jums parādīšu, kā es to visu daru, jo parasti mēs, kad mēs noraucam centru, tad mēs strādājam ar vienu daļu un tikai vēlāk ar otru daļu. Tad tagad es adīšu turp un atpakaļ rindas apmēram 16 cm garumu. Vienmēr var mērīt un skatīties pēc saviem kaut kādiem jau gataviem džemperiem. Un lūk, es noņemu nost stoperīšus. Izadīšu pēdējo valdziņu, kas man ir pie marķierīša. Un lūk, ir mans marķierīts, un es tagad adu 80 valdziņus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tātad es adu 80 valdziņus, bet pēdējo valdziņu izadu krēliski. Es uzadīju 79 valdziņus, un pēdējais valdziņš man iet krēliski, lai man veidojas tā pīnīte. Tad es tagad esmu izadījusi 80 valdziņus. Es paņemšu marķierīti, ar kuru es atzīmēšu, teiksim, sākuma punktu, lai es zinātu, kad man ir jāmēr, cik tie centimetri man būs uzadīti, lai es zinātu, kad apmēram man tie 16 centimetri ir. Tagad es pagriežu adījumu un adu valdziņus krēliski, jo mums tagad iet turp un atpakaļ rindas. Tad viena rinda labiski, viena rinda krēliski. Pirmo valdziņu mēs noceļam un adam atpakaļ mūsu valdziņus, lai mums kopā ir 80 valdziņi, bet tā kā man ir atzīmēts ar marķierīti, tad es zinu, kad es varu adīt droši līdz marķierītim, jo tur ir atzīmēts mans sākuma punkts. Lūk, mans pēdējais valdziņš, kuru es izadu krēliski. Pagriežu adījumu uz labisko pusi. Es ņemšu šo marķierīti nost, jo viņš īsti tagad nebūs vajadzīgs, jau varēs saprast, kur tad ir priekšdaļas valdziņi. Ja jums traucē mugurdaļu valdziņi, tad jūs viņus paņemat un noceļat uz citas diega vai uz citām adatām. Ja jums viņi netraucē, tad viņus vienkārši var šeit šādi stāvēt. Man viņi netraucē, tāpēc es turpināšu adīt. Un tagad jums atliek tikai adīt turp un atpakaļ rindas. Tas nozīmē, ka jūs adat visas valdziņas labiski. Pirmo valdziņu noceļu un adu.
ņemiet vērā, skatieties, kā jūsu valdziņi skatās. Tā kā es sēdu, teiksim tā, omīšu tehnikā, viņi tā sauca, man valdziņi tagad, kad es ādu turp atpakaļ, skatās savādāk. Tātad jums ir jāskatās, kā skatās jūsu valdziņš. Ja jums valdziņš skatās tāpat kā man, kad jūs adat viņu aizmugurējās sieniņas, jūs redzat, jums izveidojas skaists valdziņš. Bet, ja jūs adat tā, ka jums valdziņš skatās lūk šādi, jūs viņu adat aiz priekšējās sieniņas. Ir svarīgi, lai jums veidojas gludi labiskais adījums, nevis griestais. Jo, ja jums ir šādi, un jūs viņu adīsiet aiz aizmugurējās sieniņas, jūs redziet, kas jums sanāk? Jums sanāk valdziņš labiski griests, kas, protams, nav pareizi vai nepareizi, bet šī gadījumā tas būs nepareizi. Jums ēdīs vairāk dziju un jums neizskatīsies smuki simetrisks adījums, jo jums ir tagad gludi labiskais. Tādēļ lūdzu, sekojam līdz, skatāmies, kā jūsu valdziņš skatās, lai jums veidojās gludi labiskais adījums. Un vienkārši tagad ādam turp un atpakaļ rindas, tātad viena rinda labiski, viena rinda krēliski. Manā gadījumā es sadīšu apmēram 16 cm garumu. Jūs adat to garumu, kāds ir nepieciešams jums. Adīju turp atpakaļ. Lūk, šādi tas izskatās. Un lūk, ir mans marķierīts, ar kuru es atzīmēju. Un tad es nomēru, man liekas, ka man sanāca nedaudz vairāk. Man liekas, ka man sanāca šita. Jā, man sanāca 17 cm apmēram, centimetrus šur tur lietu nemaina. Lūk, kā izskatās, tad šī ir mana priekša, un jūs redzat, muguru daļa man te stāv. Man viņa pagaidām netraucē. Un ņemam to izmēru, kur jums vajag. Man ir S izmērs, tātad 80 valdziņi. Un kā parasti es daru? Parasti es izadu no manas skata punkta, kā es skatos labo pusi, centru, un tad es sāku darboties ar kreiso pusi. Ja? Un tad, kad es esmu izpildījusi visas kreisās puses manipulācijas un uzadījusi tā, kā man vajag, tad es pāreju uz labo pusi. Un tā es arī darīšu un rādīšu, kā es to daru. Lai es tagad tiktu līdz šiem valdziņiem, kas man ir centrā, man ir jāizada 23 valdziņi, kas man tiks atlikti un ir paredzēti plecam, un plus šie 12 valdziņas, kurus es vēlāk veikšu noraukšanu viņiem, lai veidojās man kakla izgriezums. Un kā tas tiek darīts? Tas tiek darīts šādi. Pirmo es noceļu, un tas arī skaitās pie maniem 35 valdziņiem, un izadu tagad 35 valdziņas savam izmēram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 35 valdziņas es izadīju, un pagaidām es viņas neaiztikšu, jūs arī varat pārlikt uz citām adatām, jeb diedziņa. Un lūk, man ir centrālie 10 valdziņi, un viņus tagad vajag noraukt. Jūs noraucat tādu skaitli, kāds jums šeit ir rakstīts, jūsu izmēram. Man tie ir 10. Un kā mēs darām? Pirmo izedam, tad izedam nākošo un pārceļam pāri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Varat pārskaitīt un pārbaudīt, vai jums kreisajā pusītē arī paliek tikpat valdziņi, kā bija labajā pusē, tad manā gadījumā 35 valdziņiem. Un lūk, šādi izskatās norauktie valdziņi. Un tagad es izadu visus
valdziņus līdz beigām. Izadīju līdz beigām valdziņus, šādi tas izskatās, un es arī ar marķierīti nosvītroju nost, kad man ir pirmā darbība jau izdarīta, tad man ir pirmie 10 valdziņi jau noraukti. Tad ir jāpagriež adījums un jāda atlikušie valdziņi, kas ir paredzēti mūsu kreisai pusei, bet pēdējo valdziņu mēs neizadam. Lūk, pēdējais valdziņš, mēs viņu neizadam, mēs viņu vienkārši noceļam nost. Tas ir tādēļ, kad mēs sāksim veikt tagad noraukšanu, ka mēs samazinām valdziņus, lai mums neveidojas tāda tā kā trepīte, bet lai mums veidojas tāds skaists noraukums, un tādēļ pirmo valdziņu nevajag izadīt iepriekšējā rindā. Un tagad, manā gadījumā, man ir jānorauc 2 valdziņi. Tātad, lūk, es pirmo noceļu arī šo, un redziet, vienkārši pārvelku pār. Tas ir pirmais valdziņš ir noraukts, tagad es izadu otro un noraucu. Un jūs redzat, kāds pīnīte veidojas, nav nekādas trepītes. Un tālāk es izadu visus atlikušos valdziņus līdz rindas galam. Izadīju līdz galam un atkal nosvītroju nost, ka man ir jau noraukti 2 valdziņi. Un atkal pagriežu adījumu uz krēlisko pusi un ādu visus valdziņus līdz pēdējam lūk šim valdziņam. Lūk, pēdējais valdziņš, viņu es vienkārši noceļu, pagriežu uz labisko pusi un skatos, ka man nākošie 2 valdziņi ir jānorauc un daru tieši tāpat, kā es to darīju iepriekš. Pirmo noceļu, kas mums bija neizadītais, tad nākošo es viņa, pirmo pārceļu pāri, izadu nākošo labiski un pārceļu pāri. Lūk, es atkal noraucu 2 valdziņus, nosvītroju nost, un pēc šāda principa jūs turpinat darīt patstāvīgi, tātad izadat visus valdziņus līdz galam, tad apgriežat adījumu, izadat visus valdziņus krēliski, tikai atstājam pēdējo valdziņu neizadītu, un tad pēc savas schēmas noraucat tik valdziņus, kā jums ir jādara, un tā jūs turpinat, līdz jūs norauksiet visus šos valdziņus. Veicu visas noraukšanas, lūk šādi tas izskatās, un tagad dažas rindas vienkārši pādīt turp un atpakaļ. Es domāju, es kādas 4-5 rindas pādīšu turp atpakaļ un tad skatīšos. Jūs varat adīt tik rindas, cik jums ir nepieciešams, mērat arī jūsu izgriezumu lūk šo padušu daļu, piedurknei topošai, lai saprast, cik jums ir nepieciešams. Tāpēc es domāju, es vēl dažas rindas pādīšu un tad vienkārši noraukšu nost valdziņus. Es pādīju vēl turp atpakaļ kopā 5 rindas, un man rokriņķis sanāk šo garumu izmērot apmēram 24-25 cm, un man arī apmierina kopējais džempera garums, kas man ir apmēram 52 cm pagaidām. Un tagad es šos atvērtos valdziņus, kas man ir paredzēti plecām, es viņus noraukšu. Un noraukšu visparastākajā veidā. Pirmo noceļam, izadam nākošo un iepriekšējo pārceļam pāri. Izadam, pārvelkam pāri. Izadam, pārvelkam pāri. Un šādi darīt līdz norauksiet visu valdziņus. Noraucu, lūk šādi tas izskatās. Mugurdaļu valdziņus es pārliku uz diedziņa, un tagad strādāšu ar labo pusīti, pēc lūk šīs pašas manas schēmas, un sākšu es adīt labiskajā pusē
no labās puses ejot uz kreiso, bet valdziņu samazināšanu, jeb noraukšanu, mēs veidosim krēliskajā pusē. Un tūlīt es to parādīšu. Nekā sarežģīta tur nav. Ņemam to pašu diedziņu, ar kuru adījām. Un lūk. Šajā pirmajā rindā to pirmo valdziņu mēs izadīsim labiski, lai mums diedziņš piefiksējās. Un adam visus valdziņus labiski, skatāmies, kā skatās mūsu valdziņi, un adam visus valdziņus, bet pašu pēdējo valdziņu mēs neizadam. Lūk, pēdējais valdziņš, viņu mēs vienkārši noceļam, pagriežam adījumu uz krēlisko pusi, un man vajag noraukt 2 valdziņus, un kā mēs to daram. Pirmo valdziņu noceļam, skatāmies, lai viss diedziņi mums ir. Noceļam arī nākošo un pirmo valdziņu pārvelkam pāri. Izadam tagad krēliski, jo šī krēliskā puse vienu valdziņu un pārvelkam pāri. Tad es tagad esmu saīsinājusi, samazinājusi pa 2 valdziņiem un izadu visus valdziņus krēliski. Visus valdziņus krēliski līdz rindas galam. Un tagad sākās labiskā rinda, tagad pirmo valdziņu mēs noceļam un adam visus valdziņus labiski līdz pēdējiem valdziņiem, kuru mēs neizadam. Un es atzīmēšu, kad es jau noraucu 2 valdziņus. Pēdējo valdziņu neizadu, pārceļu uz adatām, pagriežos uz kreiso pusi, tagad krēliskā rinda mums ir. Un man atkal ir jānorauc 2 valdziņi, skatāmies savā schēmā. Pirmo valdziņu noceļu arī nākošo, tad skatāmies, lai viss diedziņi nepazūd. Man te kaut kas jau te pazuda. Un pirmo valdziņu es pārceļu pāri, tad vienu samazināju. Un izad krēliski un pārceļu otram. Tad esam samazinājusi pa 2 valdziņiem un tālāk turpin. Pēc šāda principa adīt un noraukt, līdz jūs norauksiet visus valdziņus, kas jums ir nepieciešami. Un tad, kad jūs norauksiet, tad tāpat kā šeit 5 rindas manā gadījumā, es pādu vēl turp atpakaļ un noraucu. Šādi izskatās mūsu priekšpuse. Ja jūs paši varat manipulēt un veidot tādu kaklu izgriezumu, kādu jums vajagam, bet rēķinamies to, kad mums vēl būs apdare valnītī 1x1, kas arī visu vēl savilks. Šādi izskatās. Un tagad, ja jums ir iespēja, varat uzmērīt. Es uzmērīju un man apmierina gan garums, gan arī viss, kā izskatās. Rēķinamies uz to, ka pēc mazgāšanas vēl adījums pastiepsies uz leju. Un tagad ir jāsāk adīt mugurdaļa. Lūk, es uzliku atpakaļ jau valdziņus. Un lūk, ir mana schēma. Es izmēram. Tātad mugurdaļa, arī 80 valdziņi. Arī plecam ir jāpaliek pa 23 valdziņiem. Un jūs redzat, šeit ir nedaudz savādāks noraukums. Vienkārši mums nevajag šeit tik izteikti padziļinātu. Mums vajag viņu tādu neizteiktu. Vismaz manā variantā. Jūs varat darīt tā, kā jūs uzskatāt. Bet jūs redzat, garums atšķirās. Es mugurdaļu tagad adīšu turp un atpakaļ apmēram 20 cm. Tā kā man priekšpusē bija 17 cm, tomēr nevis 16 tad es mugurdaļai ņemu 20 cm, apmēram 3 cm sanāk ir jābūt garākai. Un tad, kad es uzadīšu šos 20 cm, tad es veidošu šeit noraukšanas un veidošu kakla izgriezumu pēc tāda paša principa, kā es to darīju priekšdaļai. Daram tagad mugurdaļu visu patstāvīgi, un tad tiksimies tad, kad vajadzēs sašūt plecu vīles. Uzadīju priekšu un muguru, lūk, šī ir mana muguru daļa, un es jau sašuvu vienu plecu, šādi tas izskatās. Tad, kad jūs noraucat muguru, iesaku atstāt diedziņu apmēram 20-30 cm garu, bet ja jūs
atstājat mazāk diedziņu, tad jūs vienkārši paņemat, nogriežat apmēram 30 cm garu un būs vajadzīga lāpāmā adata ar apaļo galu. Nu, var arī mēģināt ar tamboru adatu, bet es ar lāpāmo adatu šūšu tagad plecu vīli un šujam visparastākajā veidā. Var šūt tā, kā jūs mākat, vai tā, kā es to darīšu. Var arī šeit tā kā ar marķierīti salikt, lai zinātu apmēram, kur ir tā plecu vīle. Un kā es daru? Redzat, šeit ir mūsu valdziņš. Un tad te, kur ir mūsu tas tā kā pirmais valdziņš, mēs lūk viņā šādi ieduram. Tā kā man ir mans diedziņš no noraukuma, tad redziet, man tā kā savienojas kopā. Jūs tad varbūt piesienat un tad šojiet kopā. Un tagad es eju uz otro plecu un tieši tāpat skatos, kur ir mans tas valnītis, ne valnītis, bet man tas valdziņš, redziet, un viņā lūk šādi es ieduru. Pievelku. Tagad eju uz otro pusi, redziet, šeit ir mans valdziņš nākošais. Viņā duru iekšā un šuju kopā. Ejam uz mugurdaļu, lūk ir mans valdziņš, ieduru viņā. Ejam uz priekšdaļu, lūk ir mans valdziņš, ieduru un izvelku diedziņu. Un šādi atkārtojam, līdz mēs sašujam visu mūsu plecu daļu. Un tad, kad šujat, tad mēģinat to darīt nepārāk cieši un pa laikam vēl tā pastiepjot, jo savādāk jums vajag, teiksim, tā iztaisnot, lai jums tie valdziņi ir iztaisnoti. Jo tagad pievelkot varbūt tā, kad būs pa ciešu, bet šujot kopā mēģinam tā sakārtot. Lūk, es sašuvu un tad šādi sakārtoju. Esmu sašuvusi. Šos diedziņus var sasiet kopā un paslēpt, bet es to vienmēr daru vēlāk. Lūk, abas plecu vīles ir sašūtas, var arī uzmērīt, saprast, patīk vai nepatīk, kā sēž džempers. Un, ja jums kaut kas nepatīk, tad, protams, šis ir īstais brīdis atārdīt vaļā vīles un labot tā, kā jums patīk. Lūk, šādi tas izskatās. Šī man ir priekšpusē. Un, lūk, ir mūsu rokriņķi. Tā, ķeramies pie kaklu daļas, pie kaklu apdares. Ķeramies pie kaklu zonu apdares. Es no sākuma gribu uztaisīt viņu un tad tikai ķerties klāt pie durknēm. Jūs varat darīt, kā jūs vēlaties. Lai adītu kakla zonu, es ņēmu mazāk izmēra adatas. Manā gadījumā tās ir adatas numur 3,5, jo tomēr šī dzija, jūs redzat, ir tāda staipīga. Man gribās, lai man tā kā labāk turās valnītis. Adīšu ar, protams, to pašu pavadienu, 4 diegas kopā. Un 3,5 adatas, jūs varat ņemt, kādas adatas jūs gribat. Bet es iesaku ņemt mazāk izmēru. Ja pats džempers man ir ar adatām numur 5, tad kakla zonu, ja es vēlos ar 3,5. Un sākšu uzņemt valdziņus. Es no mugura daļas, tas arī ir, tā man ir ērtāks, parastās tā darīšu. Un kaut kur šeit, lūk, pa vidu vienkārši atrodu, lūk, saucamo tā kā pīnīti, ja jūs redzat. Un aiz viņas aizķeru valdziņu, vienkārši šādi izvedot. Redzat, nākošais mūsu valdziņš viņā ieduram un izvelkam, ieduram un izvelkam. Un šādi daram mēs muguras daļā, jo priekšdaļītē būs nedaudz savādāk. Tā es sanāku pusi
aizmugurītē esmu uzcēlus, jo otrā pusīt būs vēlāk, kad mēs viņai tuvosimies. Tagad man sanāk, man iet priekšpuse, un jūs redzat, priekšpusē ir tāda tā kā vairāk slīpāka strepīša veida. Un tad mums ir jāskatās slīpumā uz tiem valdziņiem, kā viņi skatās, un jāuzceļ. Skaitam arī līdzās, cik jums ir, jo mums vajag, lai mums dalās ar 2 beigās, jo mēs adīsim valnīti. Un tā kā kakla zonā ir diezgan liels izgriezums, tad es nekādus papildus valdziņus neuzcelšu no starpvaldziņiem, kā to bieži dara. Jūs varat darīt, kā jums vajag. Es vienkārši uzcelšu, jo ir diezgan liels kakla veida izgriezums. Un, ja es uzcelšu vēl papildus valdziņus, tā varētu būt, kad būs pa platu. Un šādi mēs skatāmies, kur ir mūsu tā kā trepīša veidi, ja, valdziņi ceļam augšā. Un tā mēs daramies. Tā mēs turpinam līdz mums ir visi valdziņi uzcelti. Uzcēlu visus valdziņus. Uz ekrāna redzēsiet, cik man tie ir kopā valdziņi. Un es lieku marķierīti, kas man atzīmēs rindas sākumu, lai man ir vieglāk orientēties. Un tagad tikai atliek adīt valnīti 1x1, tad viens labiski, viens krēliski. Adiet tik rindas, cik jums ir nepieciešams. Es laikam plānoju kaut kādas 8 rindas adīt. Jūs adiet tik, cik jūs uzskatāt, jums ir nepieciešams. Jūs arī varat adīt dubulto apkaklīti. Personīgi es to nedarīšu, man īsti negribās. Jūs varat adīt arī vienkārši gludi labiskajā, neadot valnīti. Jūs varat arī adīt aikordā apmalīti, arī YouTube man ir tam pamācība, kā adīt aikorda apmalīti, jūs varat apskatīties tā, kā jums simpatizē. Un tad, kad jūs esat uzadījuši, tad ķersimies klāt piedurknēm. Es personīgi adīšu apmēram 8 rindas, un tad es noraukšu tieši tādu pat, kā es noraucu apakšā. Vai Islandes metodē, es vēl padomāšu. Islandes noraukšanas metode man arī ir YouTube kanālā, jūs varat atrast. Varbūt pat viņu. Tā kā tagad tādām kakla zonu un tiekamies pie piedurknēm. Tagad mums ir jāda piedurkne. Es jau vienu piedurkni uzadīju un arī uzadīju klāt volāniņu. Šādi lūk izskatās. Es vienmēr adu piedurknes garumu apmēram līdz šejienai, jo es rēķinos, kad man apmēram pastiepsies pa 3–4 centimetriem. Bet, protams, jūs katra varat adīt to garumu, kādu jums vajaga. Un kā tad es adīju piedurkni? Es izmantoju numuru 5 adatas, tad 5 mm adatas ar aukliņu, un kopējais garums ir 40 cm. Un ar to pilnībā pietiks, jo īstenībā tā piedurkne sanāk diezgan plata. Viņa labi valdziņi ieguļās uz šīm adatām. Un, lūk, ir mūsu piedurknes rokriņķītis, jā, rokriņķis, un šeit man ir viens marķierīts, kuru es arī izmantošu vēlāk. Ņemam to dzīvu, ar kuru jūs adat savu džemperi, adījumu, un man sanāk, kad man kopā ir 66 valdziņi. Tātad, un kā es paņemu un uzceļu. Lūk, ir mūsu valdziņi. Jūs varat sākt tāpat kā es no vidus. Tātad šeit ir mūsu vidus, un es uzsāku. Un uzceļu pirmo valdziņu. Un tad mums, jūs redzat, ir mūsu valdziņi lūk šādi. Kā trepītē, un es no sākuma uzceļu katrā
katrā pīņu vietiņā. Protams, skaitu līdz. Jūs varat ņemt un arī, ja jūs mākat un zinat, kā tad uzceļat uzreiz 66 valdziņas. Es uzceļu pirmos 4 valdziņas es vienkārši uzceļu, kas ir viens aiz otru. Un tālāk es daru sekojoši. Jūs redzat, mums šeit ir tā kā pīnīte un starp valdziņš. Tad es uzceļu 2 aiz pīnītiem, 2 pēc kārtas, un tad 1 no starp valdziņu. Un atkal 2 pēc kārtas aiz pīnītes, un tad 1 lūk šeit ir tāda maza mini pīnīte, jeb starpvaldziņš. Un tā es turpinu un sekoju līdz, cik man sanāk valdziņi uz adatām. 2 un 1 no starpvaldziņu. Un tā es turpinu pa apli. Es uzcēlu pa apli 66 valdziņus. Jūs arī uzsverat tikpat, cik es, vai ja jūs uzskatāt, ka jums vajag vairāk, mazāk, jūs varat tā darīt. Ja jūs gribat šaurāku, ņemam mazāku valdziņas, gribam platāk, ņemam vairāk valdziņas. Es ņemu marķierīt, atzīmēju rindas sākumu un arī rindu skaitītāju, jo katrā 10. rindā mēs samazinām mūsu piedurknīti, samazinām viņai valdziņas. Tad kopā es samazināju 6 reizes, jo katrā 10. rindā un kopā es adīšu 66 rindas. Tad jo vēlāk no krēliskiem valdziņiem mēs uzcelsim mūsu volāniņu. Un tātad pirmā un vienīgā rinda mums ir krēliskā, un mēs ņemam un visus valdziņus izvedam krēliski. Turam arī diedziņu, lai nepazūd. Un mēs viņu izvedam krēliski līdz rindas galam. Pirmo rindu izvedīju, un tagad otrā un visas turpmākās rindas ir gludi labiskajā adījumā, tātad visi valdziņi vienmēr ir jāada labiski, un katrā 10. rindā būs jāveic valdziņu samazināšana. To es jums parādīšu, kā ir jādara, un adam sev vēlamo garumu, un tai pašā laikā atceramies, ka jums vēl vajag valnītim atstāt kaut kādus centimetrus. Esmu tagad pie 10. rindas, un man ir jāsamazina valdziņi piedurknē. Lūk, ir mūsu sākums. Pirmo valdziņu izved labiski, nākošos 2 valdziņus sādu kopā ar skatu uz labo pusi. Un tā es turpinu tagad adīt labiski līdz pēdējiem 3 valdziņiem. Esmu pie pēdējiem 3 valdziņiem. 2 valdziņus es ņemu un samainu viņiem virzienu. Lūk, šādā veidā es viņus uzlieku atpakaļ un sādu abus kopā aiz aizmugurējās sieniņas, labiski un pēdējo labiski. Un šādā veidā mums ir jāatkārto katrā 10. rindā veikt valdziņu samazināšanu. Un man kopā ir uzadītas 66 rindas. Jūs mērat un skatāties, kā jums ir nepieciešams garumā.
Tad, kad ir uzadīta piedurkne, jāsāk ķerties klāt volānam. Ja jūs nevēlaties volānu, tad jūs esat pabeiguši savu vadījumu un liekam viņu mazgāt. Un tad, protams, kad viņš ir izžuvis, tad skatāmies, vai apmierina piedurkņu un stāvdaļu garums. Ja nu kas, tad būs jāpieda. Tas ir individuāli kā katrai. Es lūk adīšu volānu, lūk šāds viņš izskatās. Ja jūs pamanījāt, tad mēs šeit neredzam šo līniju. Krēlisko tas ir tāpēc, kad mēs no katras lūk šīs līnijas uzcelsim valdziņu, lai mums veidojos lielāks valdziņš skaits un lai mums veidojas lūk šāds volāniņš. Ņemu tās pašas numuru 5 adatas un dziju. Var ņemt to pašu krāsu vai citu krāsu, kā jums ir ārtāk. Un lūk, vienalga, kur izdomājam, ka būs jūsu sākuma punkts, es ņemšu no šejienes un uzceļam valdziņus. Un tad prātīgi skatāmies, kur ir nākošais. Redzam, šeit ir nākošais. Sanāk aiz tā katra vilnīša mums ir jāuzceļ valdziņš. Tā mums veidosies dubulta skaits. Un šādi man kopā pa apli bija 134 valdziņu. Jums vajadzētu būt vai nu tikpat, vai nu plus mīnus 1-2 valdziņu atšķirties. Tas būtību nemaina, pats galvenais, lai tas ir pāri 100 valdziņiem. Un šādi pa apli es uzceļu valdziņus. Uzcēlām pa apli. Vai viens valdziņš pazūd? Pa apli. Man kopā sanāca 133 valdziņi, manuprāt. Un tagad ir jāda vienkārši pa apli labiski, bet, lai šī piedurkne jums tagad netraucētu adīšanas laikā, ievelkam viņu iekšā. Un redzat, viņa mums ir iekšpusē, un tagad mēs varam mierīgi ņemt un pa apli adīt, un mums nekas netraucēs. Es lieku marķierīti, lai atzīmētu rindas sākumu, un mēs ņemam vienkārši pa apli adam labiski. Tas arī viss, kas ir jādara, lai iegūtu volāna efektu. Vienkārši pa apli turpinam adīt. Es kopā uzadīju 7 rindas. Tātad es kopā uzadīju 7 rindas un tad noraucu Islandes metodē, kā to darīju iepriekš. Tāpēc tagad strādājam patstāvīgi, uzcēlām valdziņus un adam 7 rindas. Ja jūs vēlaties tādu izteiktāku volānu, jūs droši varat adīt arī vairāk rindas. Tas ir pēc katru izvēles. Un tad, kad ir uzadītas 7 vai vairākas rindas, tad noraucam Islandes metodē un darbojamies ar otro piedurkni. Un tad, kad viss ir gatavs, liekam adījumu mazgāt remdenā ūdenī ar bļodiņā ar rociņām. Protams, ka mēs mazgājam.